Ja mani nenoēdīs odi, tāpēc, ka tagad ir tāds laiks, kad, ja tu esi saulē, tad saule cepina un nav iespējams ilgi nosēdēt. Bet, ja tu esi ēnā, tad odi uzreiz uzbruk. Nu, ja mani odi nenoēdīs, tad es izstāstīšu, kā tavs liekais svars varētu būt saistīts ar tavu otro pusīti. Un varbūt, ka tu varēsi saprast, no kurienes tad ir šīs sajūtas, pāanalizēt šīs savas sajūtas. Un, ja tu pietiekoši sevi ieklausīsies, tad tev būs jau iespēja arī sākt risināt šo te problēmu, šo te liekā svara problēmu. Tātad man pašai problēmas ar lieko svaru ir bijušas vairākas reizes savā dzīvē. Protams, kamēr es biju jauna maza meitene, kā vairumam meiteņu, nevis tā, ka es biju kaut kāda īpaša maza meitene, ja? Tagad mūsdienās ir aizvien vairāk jaunas meitenes, kurām ir liekais svars, bet tad, kad es biju jauna, tad liela daļa meiteņu bija arī bez liekā svara, ja? Tā kā nekas īpašs. Un tad kaut kad ap 17 gadiem man sākās šitais vaidziņi tādi apaļāki, acis šaurākas. Un tajā laikā es domāju, kad nāk klāt liekais svars, bet tagad jau es saprotu, ka tā bija tūska, tas bija liekais šķidrums, kas manī uzkrājās. Un tā arī ir tāda pirmā stadija, kur viss tas organisma aizsarga process sākās. Aizsarga reakcija. Sākās šķidruma aizture. Tātad tas ir viselementārākais, visātrākais risinājums ķermenim, visvienkāršākais. Vienkārši fizioloģiski uzkrāt šķidrumu. Un turpat nav īsti svarīgi, cik tu dzersi, vai tu vakarā dzersi, vai tu nedzersi, ja tur visi šitie triki nenostrādās. Vienkārši, ja ir traucētas organisma funkcijas, tad tur nepalīdzēs kaut kāda simptomu kupēšana. Tur ir jāskatās dziļāk. Ja? Un tad vairākas reizes savā dzīvē tieši tad, kad es iepazinos ar cilvēku kaut kādu jaunu savā dzīvē, ja? Kaut kādu vienkārši cilvēku, kurš man spēlēja dzīvē tajā brīdī svarīgu lomu, man mūždien nāca klāt liekais svars. Un pēc tam ļoti ātri viņš arī nogāja nost, ļoti ātri uznāca un ļoti ātri nogāja nost. Un pēc tam es tikai sapratu, kā tas strādā, kāpēc tas tā notiek, kāpēc tad, kad tu saisti savu dzīvi ar cilvēku, uz kuru tu liec lielas cerības, kurš ir bez mazliet tavas dzīves centrs, ja? Tev visa dzīve grozās atkarībā no tā, kā viņš gribēs, atkarīgs no viņa reakcijas, viss ir atkarīgs no tā, kā viņš teiks, ja? Tad, protams, ka tu visu laiku esi saspringumā un tu jūties nestabila, tāpēc, ka tu neesi stabila savos lēmumos, tu neesi stabila savā pašnovērtējumā, savā vērtības vispār apzinātībā. Tu neapzinies savu vērtību, un tāpēc tev arī ir tā, kad organisms tāds zemapziņas līmenī, viņš nejūtās stabils, viņš nesaprot vispār, viņš nesaprot savu vietu, viņš nesaprot savu vietu partnerībā, partnerattiecībās, sociumā, sabiedrībā, ja, realizācijā savā. Un kad vēl ir arī tā stadija, kur jūs vēl neesat oficiāli precējušies, piemēram, un tas tev ir ļoti svarīgi, ja, piemēram, un šis te jautājums joprojām nav atrisināts. Var pat būt tā, ka tik tiešām atrisinās šis te jautājums, viņš tevi bildina un tev svars normalizējās, ja tev jau pa to laiku nav sakrājies vēl kaut kas pa virsu, ja. Tātad īsumā, rezumējot, kamēr attiecībās viņš tev ir tā kā nevis mums visām, protams, visveselīgākais attiecību modelis ir, kad viņš ir tā kā kapteinis, viņš ir priekšgalā, viņš ir noteicošais, viņš ir galvenais, bet viņš nav galvenais tavā dzīvē, jo šeit ir jāapzinās atšķirība. Ir tava dzīve kā tāda, tevis kā cilvēka, kā personības, ne tikai kā mātes, kā sievas, kā partneris, bet kā mentore, kā sieviete, kā
kā partneris citām sievietēm, kā draudzene, kā māsa, ja? Tās ir vēl ļoti daudzas svarīgas lomas, kur nevar pateikt, kur kāda loma ir svarīgāka vai mazāk svarīga. Tās arī ir svarīgas lomas, bet tu noliec kā pašu galveno, kā pašu svarīgāko savu šo te lomu šajā te sievas partneres lomā, ja? Tev gribās tur būt smagai, tev gribās tur nostabilizēties, un tik ilgi, kamēr viņš tevi nav bildinājis vai jūs nesat apprecējušies, tik ilgi, kamēr viņš nav tev pacēlis tavu pašapziņu, un tu neapzinies to, ka pilnīgi noteikti viņš pie nevienas cits nekad neaizies. Ja? Tu gaidi no viņa šo te apstiprinājumu. Viņš stāv tavā dzīves centrā, viņš ir galvenais noteicējs tam, kā tu jutīsies, kā vispār tu jutīsi savu vērtību, viss ir atkarīgs no viņa, tikai un vienīgi no viņa. Un ja tas tā ir, tik ilgi, kamēr tas tā būs, tik ilgi tu vari dzert kādus vitamīnus tu gribi. Tu vari mocīties sporta zālē, tu vari iet un skriet, ja? Tu vari darīt pilnīgi jebko, ja tu neatrisini šo te jautājumu, svara problēma neatrisināsies. Ja tas ir tas, no kā aug kājas, varbūt arī kājas aug no citām jomām, ja? Bet ja mēs runājam tieši par šo te sievietes lomu, ja? Kā partneres lomu, kā sievas lomu, ja pat ja jūs vēl neesat oficiāli apprecējušies. Ja šī te loma tavā dzīvē ir tik smaga, ka viņas dēļ tev nākās uzkrāt liekošu šķidrumu, uzkrāt šo te svaru, lai tu justos stabilāka, fizioloģiski, fiziski, ja? Tad vajag strādāt ar pašapziņu, tad vajag saprast, kāpēc tev vīrietis ir pats galvenais tavā dzīvē. Kāpēc tu nevarētu jūsu abu dēļ padomāt, kur tu varētu realizēties foršāk, kur tu varētu justies tiešām arī pietiekoši smaga, ja? Tikai šoreiz jau tas viss sadalīsies tā, kad tavam ķermenim vienkārši jau vairs nebūs iespēja uzkavēties tā kā tajā vienā konfliktā. Ja? Tev jau vai nu tad būs vairāki konflikti, vai nu tad šos te konfliktus risinot. Te ir divi ceļi. Jā. Tu vari iet un pārslēgties un mēģināt cerēt, ka nostrādās, vai arī tu vari iet apzināti tajā, sākumā attīroties no šī te bloka un ejot tālāk jau ar svaigu saprātu, ar tīru zemapziņu, ar atvērtu prātu, iet tā kā tālāk virzīties, nebaidoties. Te, protams, tas izklausās briesmīgi, tagad pēkšņi nebaidies viņu pazaudēt, ja? Bet tas, kam ir jānokrīt no tavas dzīves, tas nokritīs, atkritīs neatkarīgi no tevis, un te tik tiešām tu tik ilgi, kamēr kaut kā mākslīgi mocot sevi caur mocībām, caur kaut kādām ciešanām, caur šo te lieko svaru, kamēr tu tajā turies un esi, un tu labi apzinies, ka tas ir kaut kas tāds, kas tev nenāk dabiski, nenāk viegli, nenāk tā organiski, ja? Tad to arī tu redzi savā organisma reakcijā, ja? Bet tas, kas nāk organiski, tas, kas nāk dabiski, tas, kas tev reāli pienākās un tas, ko tu no dzīves sagaidi, tik tiešām, kā bērns, kā cilvēks bez liekās svara, bez liekas nastas, bez piekabēm kaut kādām, ja? Bez kaut kādas smagās bagāžas ar līku muguru un lieku svaru, tas, kas tev viegli nāks, tas arī ir tas, kas tev nekad dzīvē neatnesīs ne veselības problēmas, ne lieko svaru, ne kaut kādas problēmas attiecībās ar tuviniekiem, jo tuvinieki tevi atbalstīs tajā, kur tu jutīsies laimīga. Ja? Un šeit galvenā lieta, par ko es tevi aicinu aizdomāties, tas ir aizdomāties, kāpēc tu esi kopā ar cilvēku, kurš tavuprāt nevēl tev visu to labāko, kurš tavuprāt kuram tavuprāt tev ir jātēlo, jāizliekās, kurš tevi pieņem tikai tad, ja tik tiešām viss grozās par un ap viņu. Ja? Vienkārši aizdomājies par to, vai tik tiešām tu gribi savā dzīvē tādus cilvēkus, kuri negrib tevi redzēt laimīgu, kuri negrib redzēt tevi veselu, vislabākajā formā un tik tiešām realizējušos ne tikai savā tajā vienā kaut kādā saimnieces vai mātes vai sievas lomā. Ja?
saimnieces, mātes un sievas loma ir tās lomas, kuras tik tiešām, kad ir jau overpriced, kad viņas ir jau pārāk tev svarīgas, tur ir neizbēgami vienkārši liekais svars, ja? Un ar to ir jāstrādā. Visi būs laimīgāki, ja? Sākumā kaut vai motivē sevi šādā veidā. Ja tu sevis dēļ negribi pacensties, tad padomā par to, cik visi būs priecīgi, ka tu būsi priecīga, un cik tad tu visus varēsi priecīgas padarīt, ja? Vienkārši viela tev pārdomā.